Es apjautu, kad tā Dieva īstā klātbūtne tiešā ir tad, kad tu dari tuvākajam labu. Tam tuvākajam, ko Dievs vai providence tev sūta. Jo tas viņas teksts ir tāds, tās cilvēks uz ielas vai vienkārši vienalga radu vidū vai tā, kurš ir grūtībās, tā nav tava iespēja. Tas ir Dieva plāns. Un tad vai nu tu seko, tu ej tajā iekšā, vai nē. Un tad, kad tu veic šo pirmo soli, tu dari. Tas prieks, ko tu saņem, darot šo labo tam cilvēkam, kam tas visvairāk ir vajadzīgs, ir Dieva klātbūtne. Dievam nav citu roku, citu acu, citu kāju kā tavējās. Mēs esam aicināti būt par šo Dieva klātbūtni šai pasaulē. Tajā vidē, ko viņš mums providenciāli ir devis. Bez mums viņam tas nav iespējams. Uz jūsu un mūsu veselībām. Jā, amen. Jā, Arni, sveiks šajā dienā un šajā mūsu kopējā pasākumā. Paldies, ka piekrīt parunāt. Es zinu, ka es neesmu žurnālists, bet saka, lūdzu, kas tu esi? Kā tu sevi tā uzreiz pozicionētu? Vakar man kāds, kurš uzdāvināja savu grāmatu, atgādināja man vizītkarti, kas man bija, kur man būtu jāatjauno, kur es biju uzrakstījis ceļotājs telpā un laikā. Jā. Tā kā man bija tāda vizītkarte ar šādu te formulējumu. Tad tas spektrs, jeb diapazons, kurā mēs varam runāt, ir diezgan vertikāli bezgalīgs. Mēs runāsim Dievā. Un Dievs ir bezgalīgs. Jā, absolūti. Jā, interesanti. Jā. No, labi. Jā, tu esi atnesis daudz grāmatas, varbūt parunājam par tām. Kā tu nonāci līdz grāmatu tēmai? Tas ir tā kā tu piedzimi jau zinot, ka tu gribi rakstīt, ja tas bija? Nē, jā, šis stāsts ir īstenībā interesants, vai ne? Man pamatskolā ļoti labi veicās ar tādiem priekšmetiem kā matemātika un fizika. Neticam, bet fakts. Un tad 8. klases beigās uz mūsu skolu atbrauca cilvēks, fizikas skolotājs, no skolas ar fizikas novirzienu. Tā bija Kandavas internāta skola. Jā. Meklēja labākos fiziķus. Un es vidusskolu pabeidzu tur. Un man bija panākumi olimpiādēs, un visi zināja, ka es būšu fiziķis vai kaut kā tā. Bet 12. klases beigās es atcerējos tādu mazu vīziju no savu 5 gadu vecuma, un tad, kur es krāsnī redzēju kāda krāsnes, un manī bija lielā gaismas apjauta, kā es to teikšu, vai ne? Un kaut kas līdzīgs man bija, kad 8. klasē es drīzāk lasīju nekā dzirdēju. Mums pazīstamā Imanta Ziedoņa Epifānija uzvelciet baltu kreklu un rakstiet no rītiem mīlestību līdz vecumam saglabā. Retais uzvelciet baltu kreklu un notīriet kurpes savai mātei. Un dīvaini, bet tajā pēdējā vasarā, 11. klasē, es atkal apjautu, ka vārdiņos var ielikt kaut ko no šīs gaismas. Un tad es redzēju, bija tāds žurnāls Draugs, kur bija izsludināts eseju vai tēlojumu konkurss vai tam līdzīgi. Un es uzrakstīju savu eseju, ļoti negaru, par to, kā svaigi pļauta zāle smaržo labāk nekā visneiedomājamākās Parīzes smaržas, teiksim tā, odekolona smaržas un tā. Un sevi es nolēmu tā, ja nu gadījumā viņi tur atzīmēs, ka tas kaut kas ir, tad es kaut kā tā. Un es vinnēju to konkursu tur. Viņi man deva rekomendāciju žurnālistikas virzienā, un tādā veidā viss sagriezās savādāk. Un tā mēs esam nonākuši pie pārdesmit grāmatām, un tā mēs esam šai sarunā arī. Viss pagriezās šajā te intuīcijas virzienā, un ar slāpēm pēc gaismas, es tā to nosaukt. Jā. Jā, un
Un slāpes pēc gaismas tev arī iepazīstinājuši ar Imānu Ziedoni, vai kā tas notika? Tas arī jauši vai nejauši? Arī man ir tā, ka ja mēs varam uztaisīt mazu pauzi, man tajā somā ir vēl viena grāmata, kas man ir ļoti svarīga, ko esmu aizmirsis. Mēs tam vienmēr gatavi. Dzimuši gatavi. Jā, tu atnes šo grāmatu. Kas tas ir? Jā, tā ir mana pati pirmā grāmata. Mīlestības pieskāriens. Un uz vāka ir divas mātes. Viena ir drusku atpazīstamāka, otra ir mana personiskā māte. Un viņas vieno tas, ka abas fotogrāfijas ir veids viens un tas pats fotogrāfs. Jā. Mans draugs, Šveices fotogrāfs Kurts Sauters. Lūk, temats, kas varbūt Dalmantu īpaši interesētu, ir šī zīmīte uz vāka. Un to ir sagatavojis tev pazīstamais vai mums pazīstamais draugs Modris Tenisons. Tas ir tāds kā mātes Terēzes kredo, kas ir grāmatas sākumā gan angliski, gan latviski. Viņas vizītkartes teksts, vai ne? Viņas tā nosacītā vizītkarte. Jā, šāds te pagrieziens. Teksts ir zināms? Jā, tur ir iekšā, jā. Tur ir iekšā. Šis te The Fruit of Silence is Prayer. Tas ir tas. Jā, un pašās beigās tas pats ir latviski. Jā. Klusuma auglis ir lūkšana. Lūkšanas auglis ir ticība. Ticības auglis ir mīlestība. Mīlestības auglis ir kalpošana. Kalpošanas auglis ir miers. Un tas izskatās šādi. Jā, tas izskatās šādi, jā. Jo, teiksim tā, šis ir manas piezīmes, emocijas pēc mana pirmā brauciena uz Kalkutu, uz Indiju. Es tātad kopumā Indijā, Kalkutā un ne tikai arī Bodgajā, kur atnāca princis Siddhārta un aizgāja Buda, esmu bijis 6 reizes, un es vienmēr meditēju vai pārdomāju pa laikām, kāda būs 7. reize un kad viņa būs. Jo šobrīd ir, protams, mani Ukrainas braucieni, tie ir bijuši 13 pagaidām, tātad būs kaut kad 14, kas ir uz pusi mazāk, bet noteikti iekšēji es jūtu, ka kaut kad būs šis 7. brauciens, kur es veltīšu, lai uzrakstītu eseju vai pārdomas par visu kopā. Jā, tā kā tas ritenis tad griezās vai griežas, tad, kad es izvēlējos šo sekošanu šim te gaismas impulsam, ko ir teiksim, rosinājuši gan vienkārši skatīšanās krāsnī, kā deg uguns 5 gadu vecumā, Imanta Epifānija. Jā, un ir pārsteidzošs. Ritenis griežas, es teiktu, pārsvarā skaisti. Jā, tad tu esi lēnām nonācis pie tā, ko tu teici, ka Dievs ir visur vienmēr mūžīgs un mīlestība. Jā. Bija kaut kāds konkrēts brīdis, kad tu apjaut to, ko tu tagad teici? Šādas lietas, teiksim, tajā pirmajā braucienā Kalkutā, man bija arī tas gods vai iespēja būt brīvprātīgajam mātes Terēzes namos. Un es apjautu, ka es tā Dieva īstā klātbūtne tiešā, un tas ir arī viņas liecība, viņas pieredze, ir tad, kad tu dari tuvākajam labu. Tam tuvākajam, ko Dievs vai providence tev sūta. Ja? Jo tas viņas teksts ir tāds, tas cilvēks uz ielas vai vienkārši vienalga radu vidū vai tā, kurš ir grūtībās, tā nav tava iespēja. Tas ir Dieva plāns. Ja? Un tad vai nu tu seko, tu ej tajā iekšā vai nē. Un tad, kad tu veic šo pirmo soli, tu dari. Tas prieks, ko tu saņem, darot šo labo tam cilvēkam, kam tas visvairāk ir vajadzīgs, ir Dieva klātbūtne. Jā. Grūti nepiekrist. Nav iespējams nepiekrist, bet saka, lūdzu, nāk prātā jautājums par cilvēcības aspektu un par tādu aspektu, ka
atrodoties šajā te mīlestības zināšanā un sajušanā, tu nonāc vietās, kur ir ārēji slikti, kur ir slimības, un pēdējā laikā arī karš un citas tādas lietas. Kā tu vari saglabāt, tu spēj saglabāt iekšējo mieru un pieņemšanu attiecībā pret to, ko tu uztver, teiksim, Ukrainā vai Kalkutā? Jā. Tāpēc ir vajadzīga garīgā dzīve. Tāpēc ir vajadzīga garīgā prakse, lai ar sevi tiktu galā. Jā, bez tās es nevarētu šos gadus un arī šos ceļojumus izturēt. Jā, ir vajadzīga meditācija, lūkšana, sevis konfrontācija ar svētajiem rakstiem, lai ko mēs arī katrs no tā saprastu. Ir vajadzīgs šis laiks, jā, klusumam. Šis Terēzes teksts iesākās ar vārdu klusums. Un viņai ir arī tāda atziņa, jo vairāk mēs iegūstam lūkšanā, jeb šai klusuma klātbūtnē ar Dievu, jo vairāk mēs varam izdarīt saviem tuvākajiem. Respektīvi, tad mums nav šī ilūzija, ka mēs esam pasaules centrs. Ja? Mēs iegūstam šo realitātes skaidrību, ka darītājs ir Dievs, un mums jābūt pateicīgiem, ka viņš mūs lieto kaut kādām savām skaistajām lietām. Lūk, lai šo saglabāt, ir vajadzīga garīgā dzīve. Es nevaru bez garīgās dzīves katru dienu. Tā nav formāla savas miesas aiznešana līdz tur baznīcai vai dievnamam reiz nedēļā. Tā ir šīs saiknes nodrošināšana ikdienu, kas nozīmē sava dārza uzkopšanu katru dienu vai savas istabas iztīrīšanu katru dienu. Bez tā, jā, tev taisnība, mēs nevaram izturēt šo pasaules slogu, šīs ciešanas sāpes, bet dziļākā līmenī mēs dzīvojot garīgu dzīvi atklājam, mums tas nav jāiztur. Ja? Ir, kas to ir izturējis. Tātad Terēzes pārliecībā un lēnām arī manā pārliecībā, tas ir Kristus, kas ir samaksājis par visiem. Un mēs varam būt viņa līdzdalībnieki šai samaksā. Un Mātei Terēzei ir tāds skaists teksts vienkārši, vai ne? Dievam nav citu roku, citu acu, citu kāju kā tavējās. Mēs esam aicināti būt par šo Dievu klātbūtni šai pasaulē, tajā vidē, ko viņš mums providenciāli ir devis. Bez mums viņam tas nav iespējams. Tas, ko tu saki, man atsauc atmiņā, man tāds spilgtu pārēj no tiem laikiem manā dzīvē, ko es saucu par tumšiem laikiem, uz tādiem gaišākiem laikiem. Tā pārēj bija tāda, es dzīvoju pasaulīgo dzīvi, un man likās, ka tur viss ir labi. Ir kaut kādi mērķi, viņa sasniegšana dod kaut kādu zinām gandarījumu. Un tad man pavērās cits pasaules redzējums, un es domāju, pasaulīgā dzīve, biznesa, viss, to es vispār negribu ne redzēt, ne dzirdēt, neko. Un tad es pazudu uz ilgāku laiku tajos savās tais garīgajos līkločos, un tur bija jauda un gandarības. Un vienā brīdī dzīve man atnes atpakaļ. Es ieraudzīju, ka vai ir Dievs un viss pārējais ir tā kā nebūtiski, jeb arī es pakļaujos likumam skaldu un valdi. Un es esmu izdarījis secinājumu, ka ir tikai viena dzīve, un šī dzīve ir garīgā dzīve, un viņa ietver pasaulīgo dzīvi. Un ja es neienesīšu, ja es nebūšu savā garā klātesošs uz ielas, veikalā, kinoteātrī, restorānā un tā tālāk, bet tikai meditācijā, lūkšanā un baznīcā, tad es pats sekoju ne tiem likumiem, kurus es esmu proponējis kā savējos. Tā ir. Un, kā tautā teiktu, ne tu vienīgais to atklāji, bet protams, droši vien, ka tavā gadījumā tu atnāci atpakaļ ar jau citu pieredzi, ar citu skatu, ar vertikālāku skatu uz to, kas ar tevi ir noticis. Tātad tā visa pieredze ir bijusi vajadzīga. Viennozīmīgi.
ir bijis vajadzīga. Jā. Tā tur ir, jā. Šī ir otrā tikšanās dzīvē, kad mēs tiekamies. Tas vien ir interesanti, ka mēs uzreiz tā teikt ķeramies pie mikrofoniem. Tā tad nav tāda blefa un sagatavošanās. Tu sāki pagājušo tikšanos ar stāstu par Ukrainu, un tu man esi atsūtījis arī daudz ziņas WhatsAppā par to, ko tu dari Ukrainā, un tie vārdi tā, ka tu esi tā kā garīgā misijā Ukrainā. Varbūt vārds bija kristīgā, es neatceros. Tas iesākās ar garīgu motīvu. Tad, kad karš sākās, protams, es domāju, pilns karš. Bet īstenībā to, ka notiek kaut kas riebīgs, drausmīgs, droši vien arī tu vai tā, to sajūtu 14. gadā. Un toreiz es Doma baznīcā norganizēju meditāciju, atceri, lūkšanu, jo bija skaidrs, notiek kaut kas ļauns, un jau tajā brīdī bija skaidrs, ka Rietuma Eiropa, Amerika, zinām mērā mēs paši nereaģējam adekvāti. Un īstenībā tas ir atvedis līdz šai situācijai. Bet 22. gadā katrs no mums, droši vien arī tu, domā, ko es varu darīt? Notiek kaut kas drausmīgs. Un kaut kādā mērā tas skar arī mūs tieši. Lūk, un man Dievs ir lietojis, ka pirms tātad 24 gadiem, nākošais gads būs jubileja, Dievs man lietoja, ka Rīgas centrā blakus Saeimai ir maza kapeliņa, kur uzraksts ir adorācijas kapela, bet būtu jāuzraksta tieši tāpatās kā Madonā, kur rakstīts lūkšana kapela, kura pēc idejas, kurai vajadzētu būt atvērtai 24 stundas diennaktī, kur jebkurš cilvēks var ienākt klusumā, pēc katoļu saprātnes, visvētākā sakramenta klātbūtnē. Lūk, un tad, kad sākās, katrs no mums vēlējās dot vislabāko Ukrainai. Un tā kā mani Dievs šādā veidā ir lietojis, es misionāram, ar kuru kopā mēs to paveicām, vai kur Dievs mums lietoja, mātiņam Lučijai, kas ir no Teksas, bet ar Sicīlijas izcelšanos, uzrakstīju, vai Ukrainā ir šādas kapelas. Un viņš uzreiz reaģēja. Mēs redzam, ka amerikāņi kādreiz ir ļoti nenopietni, ko mēs piedzīvojam tagad. Viņš uzrakstīja, no, maybe you'd like to go. Nē, varbūt tu vēlies doties. Yeah. Es teicu, labi, ok. Un acu mirklī, nedēļas laikā, Austrālijas kristieši, viņa paziņas, norganizēja man pirmo atbalstu naudu ceļam. Un tā 22. gada 3. maijā, kādam tajā dienā ir dzimšanas diena, daži varbūt zinās kam, es ierados pilsētā Ļviva ar savu koferīti nakts vidū un devos meklēt savu apmešanās vietu. Jā. Lūk, jā, tāds bija mans pirmā Ukrainas ceļojuma sākums. Tātad tas, kas ir noticis par šo laiku, mums ir 2 grāmatas ukrainiski izdotas par šo tematu. Viena bieza evanģelizācijas grāmata, mazs bukletiņš, bet Dievs atvēra citas durvis. Vēl ļoti daudz durvis atvēra. Man ir liela draudzība ar Ļvivas fotomuzeja direktoru. Šobrīd man ir liela draudzība ar Harkivas cilvēkiem, kur esmu bijis 3 reizes. Es biju pēdējā ceļojumā, es biju arī Odesā pirmo reizi dzīvē. Un tātad, jā, šis sagriezās vēl un vēl. Visticamāk, ka kapela ir atradusies, kurā notiek lūkšana, vai nav? Ļoti paradoxāli, jā. Redzi, Latvijā tātad ir 2 šādas kapelas, viena Rīgā, viena Madonā, bet, lai kaut kas tāds notiktu, ir kādam cilvēkam jāuzņemās pilna atbildība. Rīgas gadījumā tas bija kardināls Pujāts, kuram es izstāstīju, ka no vietas, kur ir šī kapela Rīgā līdz vietai, kas saucās Saeima, ir tieši 7 soļi. Es saku, varbūt tas ir zīmīgi. Ja kaut kas labs notiks šajā kapelā, varbūt arī tur. Mēs esam nedaudz vīlušies, tas vēl nav noticis pietiekami, bet šis bija arguments, lai Rīgā būtu kapela.
Madonā tā bija Juta Strasdiņa, mācītāja Valdes Strasdiņa kundze, kas uzņēmās atbildību un, būdam luterāni, aizgāja pie katoļiem un teica, tas ir kaut kas tāds, kas ir, jūs būsiet garām, ja jūs to, un viņi teica, labi, mēs to darīsim. Lūk, Ļvivā, katrā tādā notikšanā Dievam ir savs plāns vienkārši. Man ir bijusi apmēram šāda pat intervija angliski, vienā no katoļu portāliem Ukraina. Es runāju angliski, viņi tulkoju ukrainiski. Mums ir liela evaņģelizācijas grāmata, kuru savām meditācijām lietoja Māte Terēze. Un pēdējo reizi mums bija fantastiskas tikšanās providenciāli ar Ļvivas mēru un ar grieķu katoļu metropolītu Igoru, kas ir tā kā Ļvivas reģiona. Un viņš sacīja viedus vārdus. Gan par karu viņš teica, cilvēki grib karot. To viņš domāja abas puses. Tikai Dievs var apturēt šo karu. Bet mēs pieņemsim visu, kā tas nāks. Par kapeli viņš teica, mēs jums palīdzēsim. Ļvivas mērs gribēja mums Latvijas delegācijai nodemonstrēt, ka viss viņiem ir paredzēts. Tur, kur ir lielā kapsēta, kur ir 1000 varoņi abedīti. 99% visi jaunāki par mani, puse uz pusi jaunāki par mani. Un es teicu, tur ir jābūt šādai kapelai, kas ir loģiski, visu to saprot. Un mēs teicām, jā, mēs esam to paredzējuši. Un tad viņš lika parādīt, kā tur izskatīsies to plānu uz lielā ekrāna. Un viņš tā rādīja visu, un bija sašuts, ka tur nav paredzēta tā kapela. Tā kā mēs esam tik tālu, tā kā Dievam ir savs laika, kā sakot, laika grafiks. Ja? Un tagad mēs esam tik tālu, ka liela daļa ir sapratusi arī to, ka pat ja Ukrainai būtu, ko es viņiem teicu, visi pasaules ieroči, visi pasaules nauda, iespējams tas nebūtu pietiekami. Ja? Un te mēs runājam par to, kas var dot mieru. Un mātei Terēzei bija šis vienkārši vēl viens īpatnējs teiciens: less you have, more you can give. Jo mazāk tev ir, jo vairāk tu vari iedot. Un iespējams, ka mums vajag šīs mazās lietas, ka viņi piekrita. Mazās lietas, kas spēj mainīt cilvēku attieksmi Amerikā, Rietumē Eiropā, Ukrainā un arī Latvijā. Lai mainītos cilvēku sirds attieksmes. Un tad iespējams mums tie visi pasaules ieroči un nauda nemaz nebūs vajadzīga. Tavs muca Dieva ausī. Bet atnāca 2 komentāri. Mēs zinām, pat lidostās ir kapelas, kas ir 24/7 pieejams. Tas zīmīgi, ka tas tik lēnām notiek baznīcās, bet viss notiek, kam jānotiek. Bet otrs ir, teiksim, Ukraina. Tur tomēr ir, kad tu skaties uz Ukrainas notikumiem, tu nevar neredzēt ne tikai to labo, bet arī to naidu un pretrunas un iespējams pat atriebības sajūtas ārpasauli citos cilvēkos. Tev nepaņem tā tieksme arī pašam izvilkt zobenu un parādīt, kur vēža ziemotiem sliktajiem. Šajā gadījumā Krievijai. Vai tu spēji nodalīt? Tu spēji būt dievā visu laiku, jeb... Es teiktu, tās ir 2 dažādas Ukrainas, mēdījos un realitātē. Es teiktu, ka naida pārņemtus ukraiņus es neesmu saticis. Es esmu varbūt saticis, ko es nosauktu par svētā naida. Ko mēs uzreiz sapratīsim, ja pat ne mums, bet mums kaimiņos viena raķete iznīcinās vienu māju. Ja jums personiski ne jauši vai jauši nogalinās rīt vai parīt, lai Dievs nedod jūsu dzīvesbiedru, jūsu bērnu, vakardienas mana sāpju informācija ir, ko man pateica rakstniece Inga Ābele. Viņas draudzene ukrainiete atbrauc uz Latviju, lai šeit nāktu pasaulē viņas bērniņš, kas ir piedzimis.
Bet viņas draudzenē Kijevā, nezinu, pirms pāris dienām vai pirms nedēļas, ir miris zīdainis, jo dzīvoklī ir -5 grādi. Un tad tas ir jautājums. Nav jautājums. Jūsos, kas to dzirdat, ir adekvāta reakcija. Ja mēs šo nedarām, ja mēs nedarām visu iespējamo vai vairāk, lai šo apturētu, ar mūsu cilvēcību kaut kas nav kārtībā vērt cauri. Tas ir tas, kāpēc Ukraiņi iedvesmoja mūs, kāpēc Pārdaugavā nokrita tas. Un es teiktu, kāpēc viņi iedvesmo mums būt latviskākiem vai latviešiem un saprast, ka latviskums ir mūsu Dieva uzticētājas uzdevums. Lūk, tā kā šī kauja ir kauja par civilizāciju vai civilizētību vispār, tāpēc arī notiek šī garīgā konfrontācija ar kaut kādiem puišiem, noziedznieks numur 47 un tā tālāk, Amerikā un vēl kaut kur. Šī ir lielā konfrontācija. Tas ir, kā par Jēzu saka, tas stūrakmens. Ukraina ir stūrakmens. Ukraina ir uz krusta, Dievu paņemta, bet tā svētība ir visiem. Tā tas ir. Jā. Paldies. Man atnāca tāds jautājums, kā parasti saka, ka ir ļoti pareizi, ka ir valsts sadalīta no reliģijas vai no baznīcas. Vēsturē pat tas izsekojams, kad tas tā parādījās. Bet vai tas nav radījis situāciju, ka mums tiešām ir sadalītas dzīves? Tev ir Dieva dāvana, ka tu dzīvo Dievā un mīlestībā pastāvīgi, bet Es cenšos. Jā, es saprotu, tieši tā. Es arī mācos to, bet būtībā mēs dzīvojam divas dzīves. Un vairumā cilvēku labākajā gadījumā Dievs ir baznīcā, ir meditācijas zālē un uz ielas un ikdienā ir kaut kas cits. Tev neliekas, ka varbūt tas ir kaut kā jāpamaina? Es domāju, šobrīd sevišķi barikāžu kontekstā mēs tātad šī saruna notiek tad, kad mēs atceramies barikāžu notikums. Bet es domāju, šī lieta sākas ļoti dziļi, zinām mērā no pārpratuma par kristietību un Kristu. Neapšaubām to, ko mēs saucam par Eiropas vērtībām, tas nav iespējams bez Kristus un kristīgām vērtībām. Un tas ir nabaga Eiropas Savienības pārpratums, es teiktu arī kļūda, ka Eiropas Savienības konstitūcijā nav iespējams rakstīt par kristīgām vērtībām, kas ir ierakstīts, paldies Dievam, Latvijas Saeimas Satversmes preambulā. Paldies Egilam Levitam par to. Bet šis stāsts sākas no 3. vai 4. gadsimta. Respektīvi 3. gadsimta beigas. Jo kristietība līdz tam, vai kristieši, bija nosacīta relatīvi maza grupa, garīgi meklētāji, kuri tika vajāti no pamata institūcijām, no valstiskām institūcijām. Un apkārt nesaprata, kas tā par tādu dīvainu sektu, kuras tādas bija daudz, bet viņiem varonis ir tā kā nosists, bet viņi tā kā tur vēl kaut ko dara. Bet tad bija šis 4. gadsimta dīvainais apvērsums, ka kristietība pieņēma imperators Konstantīns, vajāšanas pārtraucās un notika pretējais. Kristietība kļuva par valsts reliģiju. Un tāds pareizticīgo priesteris Maskavā, Aleksandrs Meņš, kur 90. gadā nogalināja, es teiktu, mūsu reģiona pravietis, apgalvoja, ka tas ir vislielākais sliktais nodarījums, kas ar kristietību vēsturē ir noticis. Jo vajāja tos, kas nebija kristieši. Bet Kristus saka, es esmu ar vajātājiem, vajā tos, kurus vajā. Tātad Kristus bija ar tiem, kas nebija kristieši. Un kā sekas mēs redzam šobrīd,
ka mūsu kaimiņos mēs redzam karikatūru par kristietību. Bet šis ir ietekmējis visu apkārt. Un es teiktu, dziļākā līmenī galvenais varonis, kurš svētdienās piesauc, ir ārpus institūcijām īstenībā, garīgs meklētājs, kuram ir vēsts. Nu, nevis garīgs meklētājs, bet kuram ir vēsts, kurš ir, tātad tajā nozīmē es esmu sistēmiskajā garīgumā, zinām mērā, ka viņš ir vēstījums, un tad tai terminos var atkal kļūdīties, vai ne? Bet dziļākā līmenī viņš negribēja radīt sistēmu. Viņam bija mācekļi, kas viņam sekoja, bet sistēma vienmēr palīdz. Cilvēka tā daba liek viņu visu sistematizēt. Ja? Bet tā īsa atbilde būs tāda, ka ja mēs mainīsimies paši, šī klasiskā formula, mainīsies pasaule ap mums, un arī mēs esam valsts, vai ne, tādā veidā, bet kopumā viss ir atkarīgs no cilvēkiem, kas maina savu dzīvesveidu, patiešām, pēc būtības, kas seko Kristum savā dzīvē, nevis vārdos. Šoks par māti Terēzi bija tas, ka viņa izmainīja savu dzīvi 39 gadu vecumā, būdama normāla mūķene, skolas direktora, kad Dievs viņu kaut kādā tur vilcieniņā, ar kur esmu braucis, teica, vai tu negribi visu atstāt un doties pie šiem nabagiem, pie šiem smirdošiem uz ielas. Tas ir Indijā, kurā ir liels katedrāls un tā, un līdz tam viņi mira tur sliktās karmas dēļ lieku pēdiņās un tā tālāk. Un viņi bija tā, kas, man viņiem jāpieskrās pirms viņi nomirst. Vismaz uz kādu laiku šis bija apvērsums Indijā, sapratnē par Kristu, par kristietību un arī visā pasaulē, jo viņi runāja no savas pieredzes. Šeit ir tieši tas pats vienkārši. Viss ir atkarīgs no zināma mēra pēdiņās es liektu trakajiem, kas seko evaņģēlijām, nevis viņi par viņu runā. Ja? Trakais mediņš, kas ir daļēji tur dalīts, Andrejs vai ne priesteris, ir tāpēc, ka viņš pēc savām metodēm viņš strādā ar pēdējiem, ar dzērājiem un tā tālāk, vai ne? Un tā, ar viņu mēs bijām kopā Kalkutā, ja nemaldos, tas bija mans 3. ceļojums arī. Jā, tā tad visu maina tie cilvēki, kas paši mainās. Tā ir īsta atbilde. Ja kļūst par savas dzīves mērķi, jāsāk ar sevi vienmēr. Šis ir vienīgais, tā ir vienīgā iespēja, un mums ir jāļauj, lai Dievs mūs sastop. Ir tāds viens teiciens, ka Dievs gaida, ka tu apstāsies, lai viņš tevi var noķert, ja? Jo tu visu laiku skrien un beidz no viņa prom. Viņš ir tepat blakus, viņš jau tev ir. Tādēļ tas klusums, tādēļ tā apstāšanās vajadzīga. Paiesim mazliet sāņus, joprojām par to valstu un reliģiju. Man bija tas gods būt Butānā daži gadus atpakaļ. Tas, kurš vadīja to mūsu pasākumu, bija karaliskās ģimenes galvenais ārsts, un viņa brālis bija galvenais rituāla meistars. Respektīvi, tur bija tāda, mēs ieraudzījām ne tikai to garīgo pusi, bet arī tādu pasaulīgo. Un kas bija interesanti, mūs aizved uz vienu ministriju. Neatceros, kas tā pa ministriju. Ministrija bija liela ēka, kur no ārpus izskatījās kā cietoksnis, burtiski tā kā liels augsts žoks. Iegājām pa vārtiem, izrādās, ka tas nav žoks, bet tā ir ēka, kvadrāta veidīga. Un tad ir liels laukums, un laukuma vidū ir vēl viena ēka. Un tā ēka, kas ir vidū, ir templis budistu. Un tā ēka, kas ir apkārt, tā ir ministrija, kur strādā ministrijas darbinieki. Un mūki savukārt tur visu dienu nodarbojas to, ko mūki nodarbojas. Un kas ir zīmīgi, katru rītu un katru vakaru visi ministrijas darbinieki iet uz templi un kopā ar mūkiem lūdz tādā veidā, kā viņi to dara budismā. Un tas man likās tik zīmīgi, tik pārsteidzoši. Tā kā neko vairāk par to nevar pateikt, bet tā kā varianti ir, bet otrs bija kas, ka
nenoliedzami tā sajūta bija visā Butānā un, protams, tajā vietā mierpilna un tāda meditatīva, pārliecinoša, un es pat teiktu, tuvu laimes sajūtai ar priecīgām, gaišām sejām un acīm. Jā, nu tā. Jā, tas tev varbūt pārsteigs, bet šis pats Aleksandrs Meņš, kas noteikti ir arī mans viens no garīgiem skolotājiem, es viņu neesmu saticis, bet es esmu, teiksim, inicējis vairākas viņa grāmatas latviski. Viena no tām, kas ir viņa lūkšana grāmatu, 1/3 iztulkoja kāda Lidija Lasmane, jo viņa gribēja šīs lūkšanas latviski. Tad ir viņa grāmata arī Cilvēkdēls. Viņš apgalvo, ka budisms, kas īstenībā nav reliģija, ko tu zini labāk par mani, bet budisms ir vistuvāk kristietībai no visa cita. Kādēļ? Tādēļ, ka viņa prātā budisms aicina uz šo dziļo meditatīvo klusumu, kurā viņa prāt var īsti izdzirdēt Kristus balsi, kuru dažkārt paši kristieši nesadzird. Tā kā, jo viņš bija no tiem pareizticīgiem teologiem, viņam ir daudz teiksim, grāmatu, vesela sērija par cilvēces garīgo attīstību. Tā skaitā par budismu, par islāmu. Un viņš tajās neraksta kā šī brīža, teiksim, mainstream pareizticīgie Krievijā, vai ne? Es sākumā teikšu, ienaidnieku valodā pārtulkošu, vai ne? Это дьявола, потому что это дьявол. Tas ir no vēlna, tāpēc, ka tas ir no vēlna, un mums pat neinteresē, kas tas ir. Aleksandrs Meņš gluži otrādi, kā savukārt viņa garīgais skolotājs Vladimirs Solovjovs, pazīstamais filozofs, rakstīja par lietām, kuras viņš bija izpētījis. Ar cieņu, jā, un kaut kādā ziņā tas atkal sasaucas ar māti Terēzi, kura sacīja tā: es mīlu visas reliģijas, bet iemīlējusi es esmu savējā. Respektīvi, šī cieņa pilnā attieksme pret visiem garīgā ceļa meklētājiem, kurā var notikt arī šis cieņa pilnais dialogs, kas varbūt savu kulmināciju sasniedza pie kāda Svētā Franciska kapa Asīzē, kurā kāds Karols Vaitila, citiem vārdiem Jānis Pāvils II, organizēja miera lūkšanas, ko nebūtu slikti atjaunot. Varbūt kāds var dot ziņu kādam puisim, kas šobrīd saucās Leons 14. pie Asīzes kapa, kur kopā klusēja. Daži to sauc par lūkšanu, bet klusēja. Tātad Dalai Lama, Jānis Pāvils II, tur bija arī kāds indiāņu tērpā, kādi musulmaņi un ebreji. Varbūt mums ir vajadzīgs atkal šis kopīgais klusums. Jā, Asīzes Francisks varbūt ir tā vērts, lai mēs arī viņā iedziļinātos, jo nevelti tajā laikā 12. gadsimta beigas, 13. gadsimts nebija tik ļauni kā šobrīd varbūt, kad pasauli var ar vienu klikšķi iznīcināt. Nebija tehnoloģija tāda, bet nebija arī nekāda ideālā pasaule. Un tad nāca viens, kuram bija papildus vārds latīniski idiote, jeb muļķis dēļ Kristus, kas šai institucionālajā baznīcā radīja saviļņošanos, kurš atgādināja par to, kas kristietība bija sākumā. Par ko tu runā? Par viņu? Par viņu. Francisku. Par Francisku, kas ir svēts, es precizēju, Asīzes Francisks. Jā, kurš dzīvoja pēc evaņģēlija, vai mēģināja dzīvot pēc evaņģēlija. Ja? Tātad tie, kas reāli to dara, nevis runā, rada izaicinājumu pārējai sabiedrībai. Un, protams, tāva ideālistiskā uzzīmētā pasaule ir lieliska, bet mums arī uzreiz pragmatiski jādomā, kā to Latvijā, kā šeit. Un visai ticami viss nekļūst par budistiem, bet vienkārši mums ir vajadzīgi cilvēki,
mazas un grupas, kas patiesi meklē, kas dara, kā Imanta gadījumā ļoti dīvainā koku atbrīvotāja grupa, kas ir arī manā jaunākajā grāmatā mazliet apskatīta. Nevarēja cilvēks atbrīvot, vismaz kokus atbrīvosim vai akmeņus. Ir vajadzīgi tie, kas meklē, kas klauvē. Un kādā lielā grāmatā, ko svētdienās citē, kas klauvē, tam tiks atvērts. Jā, lai top, jā. Zīmīt tavu vārdu par to, ka par Francisku un par Asīzi. Man bija tāds posms, ka es vēlējos klātienē sajust, kas tad ir tajās svētvietās. Un es biju nodzīvoju nedēļu Asīzē, un tad Lurdā un Fatimā, un atradu tuvāko viesnīciņu, kas cik tur varēja būt, lai pilnīgi es tur esmu tagad klāt. Un... Es nekur no tām vietām neesmu bijis, bet apzināti, uz Asīzes nebraucu apzināti. Jā, un tad dienu un naktis tur biju, pa dienu es tur vienkārši staigāju, meditēju, un vakarā es tur mēģināju sajust, un bija ļoti zīmīgi. Tam šis krustiņš varbūt. Tas krustiņš ir? Tas ir no Asīzes. Jā? Jā. To man uzdāvināja, un tā ir oriģinālais krusts, kurā Kristus tika piesists krustā. Jā. Un šīs tau ir franciskāņu un franciska zīme. Jā. Un Māra Zālīte arī ir bijusi Asīzē, un kaut kāda iemesla dēļ viņa man atveda, un man mājās stāv svētā Franciska figūriņa. Jā, tā viņas liecība arī bija interesanta. Viņai nav viennozīmīgas attiecības ar kristietību, lai gan viņa būdama zīdainis tika kristīta Sibīrijā, kā katoliete, tāpēc, ka viņa piedzima augstumā, nezinu vai šādā, ļoti vārgs bērniņš, un tur bija arī kāda lietuviete, kas, protams, uzņēmās iniciatīvu un teica, kā bērniņš nomiris nekristīts un tādā veidā. Un tad viņa teiksim, norganizēja šo viņas kristību. Jā. Un viņa teica tā, nezinu, par tavām sajūtām, viņai tur dažādi to kristību, bet Asīze un Asīzes varonis, jā, tā viņa uzrunāja. Es viņai devu uzdevumu, ko viņa nav izpildījusi, gan uzrakstīt libretu rokoperai Svētais Francisks. Jā. Es domāju, ļoti iederīgi rokopera būtu. Jā, man ir tāds viens no maniem garīgajiem skolotājiem, kas ir ķermeni esošs Deivids Hofmeisters, tāds Kristus apziņas pārstāvis, bet ne kristīgās reliģijas pārstāvis. Un viņš min tādu citātu, ka universāla reliģija nav iespējama un nav vajadzīga, iespējams, bet universāla pieredze ir nenovēršama. Tādā nozīmē, ka tas, kurš satiek to vienu, tas nav svarīgi, pa kuru ceļu viņš ir gājis. Un tad jebkuras reliģijas pārstāvs, jebkuras tautas pārstāvs var runāt ar otru šajā te sirds līmenī. Amen. Jā. Vēl tāds man zīmīgi pieredze atnāca, teica, ka bijuši tā kopīgā lūkšana un tādu vajadzētu atkārtot. Tātad, lai top, es uzzināju par vispasaules, visu reliģiju un garīgo mācību kongresu, kur savā laikā aizsāka viens indiešu guru, kurš no viņiem bija tas. Labi, nav svarīgi. Kaut kādā 19. gadsimta beigās. Aurobindo varēja būt. Aurobindo nē, bet... Vivekananda tas bija. Vivekananda, jā. Un 2009. gadā Austrālijā bija kārtējais kongress, un es pa viņu uzzināju, es domāju tā, kāds tur jāsūta. Bet tā kā man neviens nebija pa ķērienam, neviens garīgais virsvadītājs Latvijas, tad es viņam uzrakstīju, ka es pats esmu Latvijas garīgais virsvadītājs, visu reliģiju un sektu. Tā man pieņēma. Tas, kas tur bija tik fascinējoši, ka tur bija, protams, visas kristīgās, nekristīgās, jūdeiskās reliģijas un hindu un tā tālāk. Un tad bija pamattautību
garīgās mācības. Tā kā Ziemeļamerikas Indijā, Dienvidamerikas jā, Indijā. jā. Un kas bija zīmīgi, ka tās sarunas notiek grupās, kad 5-6 dažādu garīgo mācību un reliģiju pārstāv, bet nevis tā, ka ir tēma un tagad viens otru tur masējiet, kurš ir tā teikt spēcīgāks savos vārdos, bet tur bija tā, ka viņiem bija iespēja ļauts sagatavoties, vienam ar otru parunāt gada garumā un nonākt pie kopsaucēja. Un tas bija tik skaisti, ka cilvēki vienkārši runāja ar domu novest sarunu pie viena, kā Ziedonim. Es skaitīju, nonācu pie viena. Jā. Un katra saruna, kas bija vesels nedēļas garumā, 20-30 dažādās tēmās, un tad katra beidzās ar šo te wow faktoru, ka, pieņemsim, kristiešu bīskaps un Ziemeļamerikas cilšu indiāņu vadītājs vienojas kopīgā dziesmā. Tas bija ļoti, ļoti iedvesmojoši. Tā kā, tas tā vienkārši padalos ar savu pieredzi. Jā, tas tā ir, bet un lai Dievs dod, ka kāda šāda dialoga turpinās, bet mēs redzam, ka pasauli ir ugunsgrēkā. Ugunsgrēkos, un blakus šīm sarunām un tā ir jādara kaut kas, lai šos ugunsgrēkus censtos dzēst, cik mēs varam. Tā ir tā otra lieta, ka ekstrēma situācija prasa ekstrēmas rīcības, ekstrēmas izšķiršanās. Un tur katram ir savs aicinājums vai savi aicinājumi, vai ne? Un tā. Bet, un tas visos līmeņos tas ir vajadzīgs šobrīd. Un katrs viens var kaut ko darīt. Pilienu līmenī. Tas ir, ko mātei Tereze arī tur pārmeta, bet iepratī tiem nabagu miljoniem, kas tur ir uz ielas. Tas taču ir, viņi saka, tie 50,000, ko mēs esam pacēluši, tas ir nekas, tas ir piliens okeānā. Bet ja mēs šo pilienu nebūtu veikuši, okeānā būtu par vienu pilienu mazāk. Un tur ir ļoti svarīgi no šīs dialoģēšanas, kas ir vērtība pat par sevi, lai sakot šī ētiskā rīcība katram tajā vietā, tajā līmenī, kurā viņš to var. Jā. Paldies par šiem vārdiem. Pārējiem pie Imanta Ziedoņa. Es te uzrunāju pirms kādu laiku ar tādu domu, ka Armands Strasts ieteica, ka varbūt tu varētu uzrakstīt grāmatu par Modri Tenisonu, kuru tu esi saticis, kuru tu pazīsti. Mēs bijām draugi. Jūs bijāt draugi. Jā. Un tas pirmais, ko tu man teici, ka jālabprāt, bet tu esi aizņemts un tā tālāk, un tā joprojām, kas ir tā kā objektīvi un saprotam. Un sarunas gaitā tu esi man minējis, ka pie tevis nonākuši daudzas Imanta Ziedoņa tā teikt, informācijas dienas grāmatas. Vai es pareizi sapratis, vai te uzticētas? Ne man nonākuši, bet tā ir atkal šī providenciālā ķēde, vai sakritība ķēde, vai ne, un tad ar lielo burtu jaušības, vai ne. Kad es tiku uzaicināts pēkšņi uz rakstnieka, ārsta un Imanta vienu no lielākajiem draugiem, Jāņa Liepiņa Bērēm. Un tur mēs nebijām daudz, kādi cilvēki 20, un tad Misiņa bibliotekas direktore Gunta Jaunmuktāne man saka, jā, bet mums taču ir Jāņa, Imanta vēstules Jānim, tev jānāk un tādā veidā lasīt. Un tā. Es atnācu uz Misiņu biblioteku, un tajā brīdī man bija nedaudz līdzekļu. Es saku, labi, tad saskanējiet tās vēstules, es tad mājās palasīšu. Un tad ir tas tāds jautājums, ko es esmu pateicis un divreiz iekritis dzīvē. Es saku, jums ir vēl kaut kas? Droši vien, ka nav jau. Un viņi padomāja, un tad izstūma 2,5 ratiņus ar Imanta Ziedoņa dienas grāmatām. Jā, es ievilku elpu, un, protams, ja šāda provokācija tev notiek, tu esi spiests lasīt. Ja? Un jā, es veltīju šķiet 1,5–2 gadus, lai to visu izlasītu. Tā bija otrā reize, kad es iekritu, jo pirmā reize bija Tukuma muzejā,
kad es rakstīju grāmatu Tukuma imants. Pirmā grāmata par imantu Ziedoni man ir par imantu un tukumu. Un es ienācu tai muzejā un prasīju, jums ir kaut kas, zinot, es tā formāli atnācu tā. Viņa atnesa fotogrāfijas tā, un tad viņa atnesa imanta vēstules savam klasbiedram no Tukuma, kurus viņš rakstīja no 18 līdz 22 gadu vecumā. Viņu nebija tik daudz, bet katra no tām bija tas bija Imants Ziedonis pirms Imanta Ziedoņa. Tātad viņš tur bija sācis slimot ar tuberkulozi, viņam bija pirmā operācija Talsu slimnīcā bez anestēzijas, un viņā sākās šīs eksistenciālās pārdomas, jo īstenībā šajā vilnī starp būt un nebūt, viņš bija no 18 gadu vecuma. Viņam neļāva studēt klātienē filoloģiju, jo viņam bija šie baciļi, tuberkulozes, bet viņam ļāva strādāt skolā un bibliotekās. Tas bija tā laika paradoks. Jā, un es šo grāmatu izveidoju, es devu lasīt Ausmai Kantānei tās vēstules, un es nezinu šo imantu Ziedoni. Tāpat arī viņa dēls Rimants teica, es nezinu šo imantu Ziedoni. Tas bija imants pirms imanta, tātad tur tā enerģija, izlaušanās enerģija tikai vēl kāpu stadiju. Jā, tur bija viņa tā cīņa, pārdomas, šis viņas spīts, pret tām slimiem, pret to visu, kas viņam nāk, un tādai tur tikai krājās vēl, jā, un tāds bija. Un tā kā es iekritu otro reizi, šādi, un tad, ja Dievs dos, es esmu sakārtojis no šīm dienas grāmatām to daļu, kas varētu tikt publiskota. To izlasījis gan Rimants, gan arī Baiba, Imanta meita, un atzinuši par labu esam, jo tur ir tikai tas, kāds būtu imanta balss šobrīd šeit un tagad. Viņa pārdomas, viņa meklējumi, kas notiek ar latviešiem, tajā purvā, kurā dodas Latvijas valsts, tur tā grimst ar to dīvaino, es teiktu, degradēto Rietumu Eiropu dialogā, joprojām, kurā mēs esam, bet kas ir mūsu ceļš un kur viņu meklēt, jā. Un, protams, arī šajā grāmatā Ziedoni no jauna skaitīt, man visvairāk fascinēja, uzrunāja viņa garīgie meklējumi un atradumi, jo tajā ir abas lietas, tajā ir tā garīgā strāva, kas, manuprāt, mums var palīdzēt joprojām. Viņš skaitīja un nonāca pie viena, un varētu teikt pie Kristus, bet tas ir Kristus, kas viņam ir tika dots atklāsmē, manuprāt, kas ir no šiem pirmajiem gadsimtiem. Šis Kristus, kas vēl nav ieslodzīts, un tas nav pret konfesijām vai tādā veidā, bet ir kaut kas dziļāks. Sākotnējā Kristus balss ir kaut kur tur dziļāk. Un viņam kā dzejniekam, kam bija darīšana ar atklāsmi, piemēram, tur ir tāds dialogs Talsu baznīcā, tie svarīgākie teksti grāmatā Ziedoni no jauna skaitīt ir no Talsiem, jo viņš tur labi jutās tajā draudzē. Un tur ir arī šāds dialogs. Viņam prasa, vai jūs svētdienu turat? Jā. Viņš saka, nē, tā ir vienīgā diena nedēļā, kuru es neturu. Jo tajā dienā Dievs mani tur. Un otrs, viņš saka, es laikam nevarētu tāds ierindas ticīgais, tur tā iet, tur tā tikai, jo man vajag atklāsmi. Un man viņas vēl nav, bet es zinu, ka vajag. Un pat ja viņa nebūs, es tepat blakus būšu un gaidīšu. Šī ir tā pietāte pēc šīm lietām, un šī ir attieksme, un šis meklējums pret to, kā bija iesākumā. Jā, skaisti.
tu esi saņēmis 2 ratiņus ar dienas grāmatām. 2,5. Jā. 2,5. Nāk prātā tāda loģiska doma, ka iespējams, ka tagad tu zini par Imānu Ziedoni atkal vairāk nekā draugu un ģimenes locekļi. Saka, lūdzu, no tiem ratiņiem, no tās grāmatas, kas vēl top un taps, ir kaut kas tāds, kas ir, kas tev nāk prātā, ko tu varētu tagad padalīties, kas tev uzrunāja, pārsteidza? Es domāju, pirmkārt, es nezināju, ka viņam ir tik intensīvs darbs ar sevi, šī viņa iekšējā disciplinētība un viņa burtiskā paļāvība uz providenci, uz nejaušiem cilvēkiem uz ielas. Staigājot pa Rīgas ielām, viņš bija tik priecīgs, ka bija kādi cilvēki, kas viņu neatpazina. Jā, neatpazina. Tur bija kāda kundze, kas tirgoja ar savu bērniņu kopā, tirgoja laikrakstu Solis, un viņš raksta dienas grāmatā, cik labi, ka man neatpazina. Un prasīja tur, ka mums bija pirms tās naudas reformas par 5 rubļiem, vai ne, kas bija maza ļoti vērtība. Jā, viņš nopirka to laikrakstu Solis un tā. Un viņa ceļš atpakaļ arī uz baznīcu pie Kristus, jo tās viņa vecmāmiņas baptistes par viņu ir lūguši, ko viņš arī saprata, un viņu tā kā ietekmējuši. Bet savā veidā es skaitīju, nonācu pie viena nozīmē, viņš skaitīja un testēja, vai ne? Viņam bija svarīgi skaitīt, kas viņam der. Viņam bija diezgan šaurs loks ar draugiem mācītājiem, ne tikai Juris Rubens, arī Mārs Ludvigs, arī katoļu garīgās semināra garīgais tēvs Viktors Peņķušs. Un beigās izrādījās, kas ir šajā grāmatā, kas ir publicēta, ka viņa tēvs Sibīrijā bija kopā ar Viktoru Peņķušu. Tādas lietas parādījās. Tātad tā viņa uzmanība, viņa pietāte, un kā viņš šo savu dzejisku atklāsmi sakoordinēja ar šo lielo garīgo atklāsmi. Jā, tā kā manā uztverē tas, kas viņam bija dots, un tie viņa atklājumi, der arī pašai baznīcai atjaunojoties. Tā kā jā, es domāju, ka parādījās protams, mēs atzīstam, liela daļa no mums atzīst, ka viņš ir dāvana Latvijai, bet te parādījās citi šīs dāvanas aspekti, vēl citi. Un es domāju, jā, kad mums nav tik daudz to cilvēku, kas ir strateģiski domājuši, meklējuši, kas ar mums latviešiem notiek. Kur ir šis ceļš ar lielo burtu? Jā, es domāju, tur ir daudz kas no tā, arī šeit dienas grāmatās, kas mums var palīdzēt mūsu ceļa grūtībās šodien. Jā, paldies par šiem vārdiem. Un, tu man atsūtīji, vienkārši es biju atsūtījis sev, pārsūtījis no tava sūtītā. Jā. Imants Ziedons saka, mums ir vēl laiks, mazliet? Jā, protams. Radi savu pasauli. Šī pasaule cilvēkam ir par lielu. Radi savu mazo. Lielā sastāv no mazajām. Kur ir tava mazā? Veido to no zemeņu stādiem vai no tērauda dzirkselēm. Veido no dzejoļu rindām un no keramikas māliem. Tai nav jābūt lielai, bet tai jābūt bagātai, un tai nav jābūt skatlogā izstādītai. Bet ja tevi atrod ciemiņš, lai tu vari to pacienāt, lai paliek krāsaini dzirksteli no tavām glazūrām viņā. Imants Ziedons. Amen. Šķiet, ka viņš pats izveidoja sev tādu pasauli, šo te tagadējo nemuzeju. Kā tev liekas, tas ir arī uz vietu attiecināms? Es teiktu, ka viņš ļāva, ka Dievs no viņa izveido. Es teiktu ļāva, un arī šis, ko tu nolasīji, viņam bija dāvana, ka caur viņu, jo tie, kas raksta ikonas, es pazīstu dažus, jo Lidijas Lasmanas meita, arī Rubēna, piemēram, ir viena no Latvijas īpašajām ikonu zīmētājām vai radītājām, ka šiem
ikonu radītājiem viņiem ir jādzīvo īpašs dzīvesveids, jāgavē un jāļauj, lai Dievs caur viņiem rada ikonas. Tas, ko tu nolasīji, ir vārdiskā ikona. Un viņam bija dāvana, ka caur viņu tapa šīs ikonas. Jo katrs šis mazais tekstiņš rezonē mums gaismas virzienā, kā mēs ar tevi nosaukt ar lielo burtu, un liek mums strādāt ar sevi. Bet tādā, kur mēs apjaušam, ka Dievs ir mīlestība, un viņš vēlas labāko versiju no mums pašiem. Tas ir tāpatās, kā mūsu uzdevums ir mēģināt radīt labāko versiju no Latvijas. Tas ir tas, par ko Imants runāja. Un tas ir vairāk atkarīgs no katra no mums. Ne no Saeimes, ne no tiem 100 gudrajiem vai kā, ne no ministriem. Ja? Tas ir tāpat kā Ukrainā tā mana sajūta. Jo es vairāk eju pie cilvēkiem, jo vairāk es sastopu Ukrainas stiprību, un tā ir tur apakšā. Dzīlēs, kā Imants teikt. Iekšā. Jā, tādā veidā, jo viņi ir pilsoniska sabiedrība, mums par tādu vēl jātop. Ja viņiem kaut kas nepatīk, tad Ukraiņiem ir tas, kā saka, hobijs, rīt iesim uz mītiņu. Kāda būs mūsu plakāti rīt? Ja? Tātad mums šis nav. Mums ir jāpalīdz ar mīlestību saviem priekšstāvjiem pēcpusēs durt adatas, lai notiktu asinsrite. Viņiem pašiem tas ir vajadzīgs, bet ar mīlestību šai pēcpusēs mums ir jādur. Amen. Jā. Interesanti, bet tu pazini Modri Tenisonu. Jā, mēs bijām draugi. Jā, jūs bijāt draugi. Es viņu pazinu krietni mazāk par tevi, bet es redzu viņā milzīgu personību, un šī personība, manuprāt, nav līdz galam novērtēta un būtu arī jāceļ saulītē Latvijā. Sevišķi Latvijā, jā. Lietuvā viņš ir viens no kultūras ikonām, noteikti, jā. Ko tu varētu kā draugs pateikt par Modri Tenisonu? Kas ir tāds tevs tā vārdi, ko tu gribētu padalīties? Pavisam īpaša harizma, mākslinieks, šī vārds ar lielo burtu mākslinieks, domātājs, atvērts, spējīgs arī uzklausīt manā gadījumā, un spējīgs arī sirdī dalīties. Tātad, ko mēs zinām neapšaubāmi, ikoniska personība Latvijas teātrī. Jā, tātad šķiet Alvis Hermans ir viens no viņa audzēkņiem, nosauksim tā, vai cilvēks, kas ir ietekmējies. Jā, kurš ir bijis arī pedagogs, skolotājs, vienalga ar mazo vai lielo burtu, šiem ar abiem, kas ir atstājis savu nopietnu pēdu dažādās dimensijās. Jā, viņš ir viens no Latvijas kultūras kanona cilvēkiem, neformālā uztverē. Neapšaubām, un bez tā, ko viņš ir atstājis, bez viņa mantojuma, mēs nevaram virzīties tālāk. Jā. Virzamies tālāk, un varbūt, kas to zina, tev arī sanāks paskatīties grāmatas virzienā pa Modri Tenisonu. Tas ir pienākums, es nesaku, ka mans pienākums, bet kopumā, jo man ir šobrīd, es neskaitu, cik grāmatas ir man un cik es esmu inicējis vai ne. Bet skaidrs, piemēram, man ir tāda sērija par Latvijas pagastiem. Protams, kaut kādā mērā ietekmēta no Imanta Kurzemītes stila un tā. Bet, ja mēs saliekam, labi, ja tie ir cietie vāki, cietajos vākos, kas ir noticis ar to vietu, ar tiem cilvēkiem, tas tomēr ir darbs, kurš varētu būt, ka ilgāk saglabāsies. Ja ir cietajos vākos, ja, tad man tur ir represētos stāsti, izsūtītos stāsti, lielo cilvēku stāsti.
Tas tomēr nozīmē nostiprināt savu patību, savu identitāti. Ja, tas ir ļoti svarīgi. Iepriekš, kad es stāstīju par Imantu un attiecināju šo dzejoli un salīdzināju ar ikonu, tad man nāk prātā tāds vārds salikums, ka Dievs runā ar mums visas dienas garumā. Bet ne no katra cilvēka mēs esam spējuši uztvert, ka Dievs runā ar mums. Tad iespējams, ka ikonas, protams, un Imants Ziedoņa zejoļi, un, protams, ne tikai Imants Ziedoņa zejoļi, tieši kultūras un mākslas cilvēku, Latvijas dižgaru pienesums Latvijai ir tas, kur mēs varam sajust, ieraudzīt, ka Dievs runā ar mums caur šiem cilvēkiem. Vai tu vari nokomentēt, ko es saku? Vai tu ar tā jūti? Vai tas ir vienkārši... Ko tu sauc par ikonu? Ja? Ikona no kurienes nāk? No kurienes šis dzejos nāk? Es tādā nozīmē, kas ir avots. Jā, protams. Ja tā ir Dieva elpa, tā ir Dieva izelpa. Jā, atklāsim nozīmē, ka kāds ir ļāvis, ka Dievs ar viņu runā. Ja? Bībeles teksti ir šādā veidā tapuši. Tas ir tas tiešais veids, kā Dievs ir runājis, un ir runājis ne tikai šiem cilvēkiem, caur šiem cilvēkiem viņš ir runājis mums visiem, kas vēlamies dzirdēt. Jā, tas ir tas, kas viņš runā visu laiku, vienmēr tā kā tu saki, bet daži ir atvērti, dažiem ir dzirdīgāks ausis. Un mēs visi esam daudz vairāk vienoti un savienoti, nekā mums tas šķiet. Ne tikai tie, kas ir redzamā pasaulē, vai ne? Jo garīgā dimensijā vienā brīdī mēs ieraugam to, kas ir Bībeles ir apgalvojums, pie Dieva viss ir dzīvi. Un man ir bijušas šīs mistērijas sajūtas, gan radot grāmatas par pagastiem, gan arī man bija savu laiku tāds dīvains televīzijas redzījums. Gorbačova laikā, es esmu tik vecs, ka es esmu no tā laika. Jā, man bija televīzijas raidījums, lai liktenis gara svētīts. Ne manis paši izdomāts nosaukums, kur bija, pirmie raidījumi bija ļoti īsi, 1:45 minūtes, lai ko tas arī nozīmētu mūsdienu Latvijas televīzijai, bet tā tas bija. Lai gan interneta vidē ir atkal atgriezušies šīs īsās intervijas 3,5 stundas, 4 stundas, 5 stundas, jo visā šajā saraustītajā pasaulē, fragmentārijā, ir atkal zināma liela vajadzība runāt dziļi. Un tas nozīmē nesteigties, vismaz sarunās nesteigties. Un cilvēks atkal atgūst savu to dziļāko patību. Jā, Dievs turpina darboties, lieto mani, tevi, mūs, ja mēs tam esam gatavi. Bet, lai gatavi mēs nogatavotos, mums ir vajadzīgs šis klusums, uz ko māte Terēze un ne tikai mūs aicina. Jā. Amen. Tu esi atnācis ar vairākām grāmatām, par dažām tu vēl neesi pateicis. Kas ir tās grāmatas, kas tev klāt ir tās divas? Jā. Un galā par šo arī stāstu, jo tas nebija. Jā. Tā tad mana pirmā, jeb otrā grāmata ir Pietur Latvijas laikā tumē un vecmokās. Tā ir pirmā grāmata par pagastiem. Ziedoņa sakarā zīmīga ar to, ka tur ir sākumā pie reālas ikonas viņa galvenā lūkšana, ko viņš īstenībā radīja domājot par saviem radiem, bet sanāca tā, ka par visu Latviju. Pa kurš to radīja? Kāds ir mans Ziedonis. Jā, Imants Ziedonis. Un šis teksts mani tā uzrunāja, kad es viņu ieliku savas pirmās pagastu grāmatas sākumā. Un tad, kad es šo grāmatu dāvināju Ziedonim, es viņam atvainojos, ka es neesmu prasījis viņam atļauju.
pēdiņās par autortiesībām šodienas kontekstā runāju. Jā. Un viņš teica, bet lūkšanas jau tāpēc ir domāts, lai viņas dotu citiem. Tā kā kaut ko es neesmu sapratis. Tāda bija viņa reakcija. Tā bija. Vai tu gribēsi nolasīt? Viņa diezgan, bet viņa nav īsta, tas nekas. Nolasina. Šajā lūkšanas brīdī Dievs sapulcē visus šeit kopā zem tava jumta. Tās domas, ko domājam dažādās vietās par vienu un to pašu, kā pasargāt dvēseli sevī un tautā, kā laukus uzturēt Dievā, kā ielas uzturēt gaismā un bērnus ticībā iecelt. Dievs sapulcē manus radus, kaut domās šajā altāra priekšā, lai no mūsu mājām viņa domas sanāk šai brīdī zem tava jumta, es lūdzos. Cik katrs ir labs, tik atnāks un pieliks pie labā un atstās te kopā. Mēs nevaram visi tikt kopā, bet domās mēs varam. Kungs dari, lai jūtu, ka viņi ir klāt savās domās šai brīdī. Es piesaucu savējo domu šai vietā, šai lūkšana brīdī. Cik vien esam labi, tik būsim šai brīdī kopā. Kungs nedali mūsu labumu daļās, lai esam kopā. Cik es esmu stiprāks, tas tiks manam brālim. Un viņa darbi atmirdzēs māsā un manī, es lūdzos. Mūsu Tēvs debesīs, mana tēva un vectēva domas ir tevī, un tās ir te klāt mūsu ģimenē, zem tava jumta. Lai nāk mūsu bērni pie mums, Dievs iedali viņiem te vietu, lai viņiem ir viss, ko te senesam, lai tiem nav jādala, lai tiem ir viss, nav daudz. Dievs palīdz augt mūsu dzimtai, vēl lielākā gaismā un iet uz gaismu un turēties tīriem. Es piesaucu gaismu šai brīdī no savas dzimtas un turu to Dievā. Kungs palīdzi augt mums, es lūdzos. Vienalga, kur ir mani bērni šai brīdī un brāļi un māsas, es saucu to šurp, mēs izaugam lieli tavā vārdā. Šai brīdī mēs nometam tumsu. Dievs palīdzi mirdzēt mums, es lūdzos. Imants Ziedonis. Amen. Paldies.